Tad runājot par fonu, jo visam ir kaut kāds fons, visi objekti, elementi, kuru mēs veidojam, ieliekam, viņi kaut kur atrodas, ja? Un šīs fons, viņš var būt vai nu balts, vai nu krāsains. Tur var būt arī attēls, un ir jāņem vērā to, lai jūsu dizains būtu labi salasāms un redzams. Tāpēc nav rekomendēts izmantot ļoti straujus kontrastus, kur ir ļoti gaiši elementi, ļoti tumši elementi, jo tad būs grūti uzlikt kaut kādu tekstu, ja, un lai viņš labi jums izskatītos un lai viņš būtu salasāms. Ja šis fons būs ar pārāk daudz elementiem, viņš var vienkārši pārņemt savu uzmanību. Kad ir daudz elementu, mūsu acis nezin, kur tieši skatīties. Protams, mums veidojas kaut kāds attēls, jā, kompozīcija, bet mums atkal ir jāatcerās, ka mēs vadam cilvēku, vadam savu pasūtītāju, jā, to cilvēku, kurš skatās uz mūsu dizainu, un mums viņam ir kaut kas jāpasniedz. Tāpēc, lai viņam palīdzētu ieraudzīt pareizi mūsu dizainu un saprast to, ko mēs vēlamies viņam pateikt, labāk, lai ir mazāk tādu elementu, kuri var viņa uzmanību kaut kur aizķert prom, ja? Un viņš nesāktu tur skaitīt kaut kādas lietas, cik tur daudz viņa ir, ja? Un lai viss smuki izskatās. Jo mazāk detaļu uz fona, jo labāk. Tur var būt vienkārši kaut kāds stīvs backgrounds pārējā no vienas krāsas uz otru. Mēs varam viņus gan paši veidot, varam arī atrast kā attēlu, piemēram, debesis ļoti labi piestāv fonu. Bet, protams, tas nenozīmē, ka jums ir jāizmanto tikai šādi foni, ka neko spilgtāku nedrīkst izmantot. Ir arī iespējas, kā mēs varam izmantot kaut ko spilgtu, bet tad izmantojot papildus funkcijas. Piemēram, mēs varam izmantot bluru. Kad mēs izmantojam bluru, tad nav vairs asu līniju, un mums daudz vieglāk uzlikt kaut ko pa virsu, kas būtu labi saskatāms. Šo mēs varēsim arī ar jums visu izmēģināt. Pirmais, ko mēs ar jums izdarīsim, tad pie elementiem mums ir shapes. Pie šeipiem mums ir taisnas stūrs. Un arī šeit mūsu lapā ir taisnas stūrveidīgā, ja? Mums ir 1080 uz 1080 pikseļiem. Ja mēs uzliekam šeit elementu, viņš uzreiz mums parādās pa vidu, mēs varam viņu uzlikt uz visu laukumu. Šādā veidā tiek veidots fons. Mēs varam izvēlēties krāsu, vai arī varam izvēlēties, tad šeit mēs varam noklikšķināt pie uz krāsu bumbulīša, un mēs varam arī pievienot gradientu. Tad, lai mēs varam redzēt atšķirību, tad šeit mums ir parasta viena krāsa, mēs varam arī paņemt tekstu un uzrakstīt virsū. Tas ir solid, vienkrāsais fons. Un jaunu lapu mēs izveidosim gradientu. Vēlreiz. Mēs izveidojam, uzlikam pa virsu taisnu stūri, pārkrāsojam viņu caur color pogu, noklikšķinājam uz teksta lauciņu, ielikam add heading, pievienot nosaukumu, un uzrakstījām šeit solid vienkrāsains fons, lai viņš atbilst nosaukums pie mūsu fonu. Tad es pavairoju
uztaisīju duplikātu, duplicate page. Mums izveidojas tāda pati lapa. Un es pārsaucu viņu uz gradientu ar dubultklikšķi. Mēs ienākam iekšā teksta lauciņā, un tad varam iezīmēt un pārsaukt. Un tagad mēs šo lapu ar jums iekrāsosim gradientā. Noklikšķinam uz color, uz krāsu. Un šeit uz add a new color pievienot jaunu krāsu. Kā jūs redzat, te mums ir divas iespējas pievienot solid color vai pievienot gradientu. Noklikšķinot uz gradientu, mums parādās iespējas. Viņš iedod gradientu colors, kurus viņš jums piedāvā. Un te ir stils, no kuras pusi uz kuru mums ies mūsu gradients. Tā pārējā būs no centra, vai nu no stūra, vai no augšas uz leju. Ja jūs vēlaties, jūs varat arī pamainīt krāsu, noklikšķinot uz bumbulīša, un tad jūs varat izvēlēties kādu citu krāsu. Jūs varat izvēlēties citu toni, vai arī jūs varat pievienot vēl vienu krāsu. Bet šeit mēs atstāsim gradientu no divām krāsām, to color. Un tad vēl vienu duplikātu. Mēs uztaisīsim arī gradientu, bet pievienosim vēl vienu krāsu. Un tad mums būs gradients ar 3 krāsām. Viens moments, kur skatāties, ja jums ir noklikšķināts kāds objekts, klik uz objektu, redziet, man tagad ir atlasīts objekts, un ja es viņu gribu pavairot, ja, tad Ctrl+C, Ctrl+V, viņš vairojās, vai arī Ctrl+D, viņš vairojas, bet šīs objekts. Mums vajag pavairot duplicate page, lai tā pati lapa aizietu, ja? Tad mēs varam šeit par tieši lapu duplikātu taisīt. Ja mēs noklikšķinam uz objektu un šajā mazajā lodziņā spiežam uz duplicate, tad viņš duplicē nevis lapu, ja šeit ir lapa, šeit ir šo objektu, kurš mums ir atlasīts. Tad šīs vienkārši ir jāņem vērā. Nu, izveidojam tagad vēl vienu lapu. Un tagad mums būs bilde. Mēs uztaisīsim kaut ko līdzīgu šīm. Tad, ko jūs redzat? Šeit ir jūra. Fons mums ir ar blur. Ja, viņš nav tik izteikts, viņš nav as, bet tas ir bilde, kur šeit ir mazāk. Šī bilde mums vairs nebūs vajadzīga, to mēs varam test laukā delete. Un tagad ejam pie elementiem, noklikšķinam uz elementiem. Source elements meklē, un šeit pierakstam sea. Sea ir jūra. Mums būs nepieciešamas bildes, jā, fotogrāfijas. Tāpēc mēs tur, kur ir fotos, noklikšķinam see all, paskatīties visas. Tad vēlreiz mēs izdzēšam visu no baltās lapas, kas mums ir virsū. Aizējam pie elementiem, augšā uzrakstam sea, jūra. Un šeit sameklējam bildi. Es paņemšu to pašu. Jā, arī, kur man ir. Un, kā jūs redziet, man vajadzēs divas, ja, fotogrāfijas šādas te. Tas nozīmē, ka es otru taisu duplikātu, Ctrl+D. Jā, arī, kur ir divas bildes. Uztaisam līdz šīm punktam, atsūtu man
bildi, ka jums ir 2 attēli. Apakšējā bildē viņa būs kā fons. Mēs noklikšķinām uz viņu ar labo taustiņu. Un otrs no apakšas mums ir set image as background. Izmantot šo attēlu kā fonu. Noklikšķinam. Un kas mums notiek? Es vienkārši parādīšu. Reku redziet, tagad mums palielinās šīs attēls uz visu mūsu lapu, jā, uz visu mūsu maketu. Un, ja jūs vēlaties viņu pabīdīt pa labi, pa kreisi, tad jums ir ar dubultklikšķi tur jāienāk. Dubultklikšķis. Un tad redzēt, jums parādās viss attēls. Jūs varat atrast to vietu, kur jūs vēlaties, lai tiktu rādītos. Jūs varat viņu arī palielināt. Jā, to arī var taisīt. Un mums vajadzēs mūsu šo otru attēlu uzlikt te kaut kur pa virsmu. Kad jūs mēģiniet izlīdzināt, tad atkal atceramies, mums rekur ir tur vertikālās līnijas, jā, rozā krāsā. Viņš parāda, ja mums viss stāv vertikāli. Ja mums bišķiņi ir jāpabīda dizains uz augšu vai uz leju, tad mēs izmantojam bultiņas pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Un tad mums vajag uztaisīt bluru. Blurs šai bildē, kas ir fona. Es noklikšķinām vienreiz uz viņu. Tad aizējam uz Edit Image. Edit Image. Parulējam uz leju. Parulējam uz leju. Un noklikšķinām bluru pogu. Un šeit ir divas iespējas. Vai nu mēs varam zīmēt ar brušu un kaut kādas atsevišķas vietas uztaisīt bluru, vai arī visu bildi. Un mums vajag visu attēlu. Mēs noklikšķinām uz Whole Image un palielinām intensitāti. Un, kad jūs viņu palielināsiet, jūs pabīdīsiet šo te marķēri, tad jūs redzēsiet, kā sāk izplūst krāsas. Un tad mēs atgriežamies ar bultiņu kreisi, un rekur mums ir uztaisīts blur uz bildes. Vēlreiz, ja mēs noklikšķinām uz attēlu, Edit Image, pārulējam uz leju, te ir poga blur. Uztaisam. Jebkuru attēlu mēs varam uzlikt kā fonu, bet mēs viņu nevis vienkārši te palielinām. Ja? Mēs viņu ieliekam ar labo taustiņu. Labais taustiņš un set image as background. Un tad viņš paliks kā fons. Tad mēs nevarēsim viņu aiztikt. Ja gadījumā mums vajadzēs viņu atvienot, to mēs arī varam uztaisīt ar labo taustiņu, un tad mēs varam noklikšķināt Detach Image from Background. Atvienot attēlu no backgrounda. Tad šīs ir tas viens solis. Ja, mums ir divas bildes, viens mums attēls iet uz backgroundu, un re, kur viņš te ir. Un ar dubultklikšķi es varu ienākt iekšā un pabīdīt, ja man ir nepieciešams, ja es vēlos kaut ko savādāk. Ja, un re, kur mums ir te ir otrs attēls. Un tagad pie elementiem jūs uzrakstīsiet frame, frame. Mēs varēsim uzlikt te gleznu. Jūs varat izvēlēties, kādi jums patīk. Tie, kur ar kronīšiem viņi ir maksas, ja, tad mēģinām atrast tie, kur ir bez. Šī gadījumā es pieliku vienkārši šitādu, ja, kad nav visas malas, bet var droši mēģināt te uzlikt jebkādu virsmu. Mazliet palielināt. Un tad iztaisiet lūdzu 3 dažādas bildītes, ja? Un vēl, ko es varu pateikt šeit, ka mēs varam, piemēram, izmantot mazliet arī savādāko
Re, kur redzēt, šeit man ir mazliet lielāks, ja viņš ir vertikāls, un bilde man ir horizontālā. Un, lai tas varētu palikt, tad es nevis samazinu aiz stūrīšiem bildi, bet re, kur te ir svītriņas pa vidu, un es viņus aiz viņiem pavelku. Ja? Un re, kur tad mums var sanākt šādi. Un šī gadījumā to, ko es izvēlējos, ja, kā jūs redzat, viņam nevar izmainīt krāsu. Ja? Tad vienkārši viņam tādu ir jāpaliek. Paskatīties arī kaut ko citu un tad sameklēt, izmantot vēl dažādus variantus. Tad izveidojot tagad, lai jums ir 3 dažādi frame. Piemēram, ja es vēlētos uzlikt uz lapas šo smuku dizainu, bet redzēt, man ir taisns stūris, te rāmis ir dots, man ir kvadrāts, ja, taisns stūrim. Tas nozīmē, ka es varu šādi uz pusīti viņu noņemt. Un redzēt, bildi paliek, jo šeit mēs palielinam un samazinam. Šitā vieta vienkārši vai nu dot mums visu dizainu redzēt, vai mazāk. Un tagad es viņu nokopēšu. Un tagad man vajag ieraudzīt manu otru daļu. Šito. Un šeit man nevajag. Un re, kur ir. Lūdzu, jūs taisiet šo. Bet labi. Man prieks, mums sanāk. Super. Mēs varam arī pievienot kādu uzrakstu. Un vēl man gribētos, lai mēs pastrādājam mazliet līdzīgi, bet tagad ar mazliet citām bildēm. Ļoti smuki varētu sanākt ar saules rietu. Jūs varat uzrakstīt sunset un pamēģināt arī uztaisīt dažus variantus. Te es tagad parādu savus izveidotos, ja, un jūs varat izveidot kaut ko līdzīgu. Tad viss ir tas pats, vienkārši būs jāizvēlas cita bilde. Ja, tēma ir saules rietas, te pie elementiem jums vajadzēs uzrakstīt sunset. Ja. Un tad taisam blūru fonam, taisam bildīti, kura ir redzama. Varam izmantot, te man arī ir freimiņš šāds, ja. Un vienkārši pielikt klāt no 3 pusītēm, vienkārši līnijas un uzraksts. Un arī smuki var uztaisīt tieši savādāk, ka mums ir bildi aizmugurē bez blūra, bet blūri ir virsū. Ja? Un tad šīs mums dot iespēju labāk ieraudzīt tekstu, ja mēs kaut ko rakstīsim pa virsu. Tad būs uzdevums uztaisīt ar saules rietu, vēl 3 bildes un dažādus dizainus. Vienai būs obligāti blūra fonam, otrai būs blūrs iekšā un būs jāuzraksta kaut kāds nosaukums. Var mēģināt uztaisīt visu tāpat kā man, var izveidot kaut kādu savu. Ja, šeit jums ir tad iedvesmai mani izveidoti dizaini.
Ja mums ir nepieciešams pagriezt kādu elementu, mums ir poga pazīšana. Un šeit ir rotācija. Pie rotācijas mēs varam pateikt, uz cik grādiem mums ir jārotē. Kur ir 0, viņš stāv horizontāli, 90, tad viņš griež pulksteņa radītā virzienā, 270. Jā. Mīnus 90. Un tā tālāk. Jā, tad rotācija šeit. Tā, un vēl gribu jums kaut ko vēl izstāstīt. Piemēram, šeit, ja mums ir kaut kāds objekts, jā, kur mēs viņu tur mēģinam ielikt centrā, tad šeit viņus izlīdzināt. Viņš rāda, ka mums kur viņi ir vienā līnijā, redzēt vertikalitāti. Bet citreiz gribas viņus normāli izlīdzināt. Tad, ja mēs paņemam vienu objektu kliku un noklikšķinam position, tad mums ir iespēja izlīdzināt šo objektu pret lapu, align to page. Kur ir centrs, vidus un centrs, kur ir pie kreisās māliņas, pie labās māliņas. Tiklīdz mums ir vairāki objekti position, tad redziet, viņam parādās tad align elements. Vairs nav to page, jo ja ir viens, tad pie pozīcijas ir align to page, ja, pret vienu, pret šo lapu, kur atrodas. Bet, ja mums ir vairāki objekti, tad align elements savā starpā. Piemēram, vienu virs otra, nekur centrs. Mēs varam viņus arī izlīdzināt, lai viņiem ir vienāds attālums. Tad mēs varam uztaisīt space evenly. Ja, rekur pēc vertikalitātes viņam tagad ir vienāds attālums caur šo punktu. Un tad mēs varam viņus arī sagrupēt. Kad mēs viņus grupējam, tad viņi tagad ņemās, ja, un tiek atlasīti kā viens objekts. Un tagad position būs align to page, kur centrā varam novietot. Varam arī atgrupēt, noklikšķinot uz objektiem, mums ir poga ungroup, un tad atkal katrs elements ir pats par sevi. Grupēšana ļoti palīdz, lai mūsu objekti neskrietu tur viens uz vienu pusi, cits uz citu pusi, ja tīpaši jums vajag kaut ko izlīdzināt, vai, ja jūs tikko izlīdzinājat, lai tas nekur nepazūd, ja, tad jūs varat viņu sagrupēt. Un var arī nobluķēt, lai viņi nekur neekskustās. Labo podziņu mēs varam noklikot uz loku, un tad jūs nevarēsiet viņus nekur pabīdīt. Tas ļauj mums uzzīmēt arī citus objektus un novietot kaut kur arī viņus, ja viņi pārklājās. Jā, jo savādāk citreiz pēc tam ir grūti, piemēram, kādu no objektiem atlasīt, bet, kad jūs ziniet, ka viņi nekur neizkustēsies, ka viņi būs pasargāti un savā vietā, tad jūs nav par ko stresot. Ja mums nekas nav atlasīts, vienkārši izdzēsīšu un noņemšu bloku, atgrupēšu, pārkrāsošu citās krāsās, lai mums vieglāk būtu vērot. Krāsojas. Es arī paņemšu kādu zvaigznīti. Krāsu. Kas par zvaigzni, kas nav zaļā krāsā, vai ne? Ok, nu rekur. Un tagad pazīšana pogam, kad mēs noklikšķinām, mēs varam redzēt layers ieslēdzās, kas slāņi. Un pa virsu mums atrodas zaļā krāsā objekts, tad ir oranžā, tad ir pelēks. Es varam mazliet viņus tā palielināt. Mums būtu labāk redzams, kur redzēt.
Mēs varam viņus arī mainīt vietā. Šeit. Var, protams, arī izmantot pogas, kontroli un kvadrāttiekaviņu atcerieties. Bet citreiz ir grūti atlasīt kādu objektu, tad jūs varat noklikšķināt pieturot kontroli. Tas ir viens variants. Vai otrs variants tiešām noklikšķināt uz position, atlasīt objektu, kuru jums nepieciešams. Šeit jūs viņu ieraudzīsiet ātrāk, un tad jau sāk manipulāciju. Vai arī nobloķēt tos objektus, kuri jums traucē paķert jūsu objektu. Jā, noklikšķinām šīs log, šīs arī log. Jā, un tad pēc tam jums būs vieglāk jau paķert. Tašu tā arī nobloķēsim. Nobloķēsim. Re, kur maziņš palika. Jā, re, kur viņš ir. Tikai te jāskatās, kā vieglāk izpildīt kādu kustību, lai tur tiktu, ja? Arī pie position pogas mēs varam redzēt, kuri no objektiem ir nobloķēti. Te redzēt ir atslēdziņas. Jā. Varam arī atbloķēt. Atkal šis ir nobloķēts, kur viņš parāda, kur viņš ir nobloķēts, un mēs varam viņu atbloķēt. Ja, pārvietot. Un šīs ir fons. Nākamais, ko mēs izdarīsim, iekrāsosim fonu kādā krāsā, izveidosim taisnu stūri, pāvairosim šo taisnu stūri un uztaisīsim smuku režģīti. Un uzdevums, lai būtu vienāds attālums viņiem. Ja, kā izvietot viņus visus tikko rādījumu. Arī viņš palīdz jums šeit parādā, kāds ir attālums. Ja, un tad jūs varat te jums vairot. Uztaisam un atsūtam šādu te bildi. Kad jums viss būs sataisīt, tad sagrupējiet visus kvadrātiņus. Un mēs izveidosim šādu dizainu no viņa un šādu. Kā to izdarīt? Tad pirmais. Kad mēs samazinām, palielinām objektu, ja mēs to darām ar pieturot alt, tad mēs varam viņu samazināt un palielināt no centra, tā kā no abām pusēm vienlaicīgi, vienādi. Ja? Un tad mēs varam viņu palielināt. Šeit mums vajag viņu, protams, arī pārrotēt. Mēs varam skatīties, lai mums ir tieši 45 grādi, vai arī aiziet pie position un tad šeit viņus ielikt. Ja? Viens ir šāds. Tad atkal palielinu viņu un palielinu, pieturot alt, lai ir ar smuku izskatās. Ja, arī kur ir viens. Un vēl vienam jābūt vēl lielākam. Tas nozīmē, mēs viņu nokopējam. Taisam viņu vēl lielāko ar altu. Ja, tad kvadrāts jāiet ārpusē. Tad šeit es pierakstu kaut kādu vārdiņu. Es uzrakstīju hello un paņēmu no tā, kas te bija, un pamainīju krāsas, lai viņš atbilst manām krāsām, kas te ir izmantotas. Kā izveidot kaut ko šādu? Principā ir diezgan viegli, jo mums ir jāatrod tikai objekts, kuru mēs varēsim uzlikt. Tad mums ir fons brūnā krāsā. Un mums ir kaut kāda forma. Šādu formu mēs varam atrast meklētājā, ja mēs uzrakstīsim blog.
jā, pie grafikas. Tad re, kur visādi dažādi objekti. Man ir paņemts šis, un viņš vienkārši ir palielināts. Ja es viņu tagad tā samazināšu, jūs varat viņu ieraudzīt. Ok, redziet, tas ir viņš. Tad, protams, prāts var domāt, kā lai uztaisītu šo te brūnā krāsā objektu, bet te ir pavisam savādāk. Te ir tā kā no otras puses viņš, jā, veidots. Vienkārši ir objekts pa virsu, kas ir uzlikts un palielināts diezgan krietni. Un tad, kad mēs to izdarām, tad mēs taisam dizainu. Un šeit ir šokolāde. Var droši kaut ko arī citu pierakstīt, ja? Šeit ir vienkārši tāds tā kā viens no variantiem, ja? Mēs atrodam, uztaisam tādu līniju, ja? Un sadaisam dizainu. Ja mums ir kaut kādi objekti, jā, ir forši viņus te likt visās pusēs, lielus un mazus. Bet, ja mums ir kaut kāds objekts, piemēram, te bultiņas, ja, es rekomendētu, lai viņi tik tuvu šai malai nebūtu, lai viņam ir tāds pats attālums kā citiem elementiem līdz maliņai, tad viņš izskatīsies tik labāk. Ja? Viņš nebūs, neliksies, ka viņš ir aizbīdīts. Ja mums ir kaut kāds objekts, kurš vairāk tā kā pazūd, ja, tas ir ok. Mēs tā varam darīt. Tas varētu būt arī, nu, kā stils, ja. Bet, ja viņš ir pilns, tad noteikti viņu tik tuvu malai nevajag likt, ja. Vienmēr jābūt kaut kādam attālumam. Un labāk, lai tas attālums ir plus mīnus vienāds no visām pusēm, tad vienkārši smuki izskatīsies. Viņš var būt arī, protams, no vienas puses mazāks, no otras lielāks, bet tad visam pārējiem arī ir vismaz šim mazam tur jāturpinās. Jā, tas ir gan drukas materiāliem, jo tad viņi vienkārši var tikt nogriezti, gan arī digitālajiem dizaina tas pats. Jo tad nu, daudz smukāk viņš izskatās, akurātāk, ka viņš nav aizmirsts, ja, teiksim tā. Tad viņi bišķi var tā kā padarīt uz centru. Lai teiks, ir viens attālums. Mhm. Jā, ok. Vajag forši viss sanāk. Tad šeit vēl, ko gribu parādīt, te ir circle gradient. Ja jūs te pierakstīsiet circle gradient, tad jums parādīsies šāds te bumbiņš. Jā, un re, kur viņas ir spīdīgas. Ne visiem atkal jūs varēsiet mainīt krāsu. Piemēram, šīm jūs nevarat mainīt krāsu. Viņš ir tāds, kāds viņš ir, ja? Šīs ir oranžs, un šo mēs varam pamainīt. Jā, re, kur šis ir savādāks. Var, protams, arī vispār no viņiem sataisīt kaut kādus smukus dizainus. Var mainīt caurspīdīgumu. Šeit ir tāds šaha delīts, transparency, un mēs varam pamīdīt viņu mazliet uz leju. Ja mums ir 100, tad viņš ir pilnībā redzams. Ja ir 0, tad pilnībā neredzams. Tad šeit var arī korģēt, lai būtu kaut kā vēl šādi. Tā.
Pamēģiniet lūdzu ar šo pastrādāt, surkulpredi, ja?